Meža stādīšanas sezona šobrīd noslēgusies, taču ik gadu tā kļūst arvien izaicinošāka, jo darba roku, kas salīdzinoši smago darbu gribētu veikt, kļūst mazāk. Viens no risinājumiem būtu procesu uzticēt tehnikai, un Latvijai bija iespēja testēt, ko spēj viena no pasaulē efektīvākajām mašinizētās stādīšanas mašīnām. Ja cilvēks dienā iestāda līdz 2000 stādu, tad šī tehnika 3000 stundā. Tie ir ne tikai kādi 0,3 hektāri dienām jārokā mēs to darīt, bet tie ir 6, 7, 8 hektāri dienā ar šo mašīnu. Bet šeit ir būtisks aspekts, jāņem vērā to, ka mašīna reizē ar stādīšanu pirms tam arī augsni gatavo, ko cilvēks ar rokām nemaz nevar izdarīt. Tās ir divas atsevišķas operācijas, ja rokām to daram, sagatavo augsni un tad iestāda ar stobriem vai lāpstu, bet šī mašīna to dara visu uzreiz. Interese par iespaidīgo tehniku arī no citiem Latvijas un ārvalstu kolēģiem. Pati tehnika gan šobrīd jau atgriezusies Zviedrijā, un cik veiksmīgs būs bijis tests, varēs novērtēt rudenī un nākamā gada pavasarī. Pirmais iespējas ekspertiem pozitīvs. Mums viņa Latvijas apstākļos strādāja bez problēmām. Tika galā arī ar izteiktu reljefu, ar stāvām nogāzēm, uzrāpās gan augšā, gan arī nobrauc lejā. Kaut gan tā tīri vizuāli skatoties, liekas, kā tad nu būs. Arī salīdzinoši mazos nogabalos izgrozījās, arī ar to tika galā. Un mēs domājam, ka nākotnē kaut kas tāds, pēc gadiem 5 pavisam droši arī mūsu mežos varētu strādāt. Mums būtiski, būtiski atvieglo tas, kas ir izdarīts 7, 8 dienās, 30 hektāru uzreiz sagatavot augsni iestādīt. Tāds rekords ar vienu mašīnas vienību faktiski nav bijis, un šobrīd arī ārpus Zviedrijas Eiropā netika mēģināts. Mēs esam pirmie, kas ārpus Zviedrijas Eiropā šo mašīnu testējam. Taču patiesībā jau šis stāsts nav tikai par jaudīgo stādīšanas tehniku. Tas ir tikai viens no piemēriem, kā Latvijas valsts meži domā par nākotni un iet līdzi laikam. Tas apliecina tikai to, ka mēs sekojam, mēs esam, tiešām pašā tai spicē, lai redzētu, kas notiek pasaulē, un cenšamies arī šīs inovācijas iedzīvināt dzīvē. Ko spēja jaudīgā tehnika un kā ar to labāk darboties, rāda Zviedri. Tikmēr viņi paši ir vieni no tiem, kas abrīno Latvijas valsts mežu radīto inovāciju LVM Geo. Turklāt latvieši ne tikai piedāvā, bet arī šobrīd reāli pārdod un inovāciju piegādā. Un tā ir Latvijas valsts mežu ar ļoti lielu atrāvienu labākā un panākumiem bagātākā inovācija. Tas inovāciju ceļš viņš ir divvirziena. Ja? Nav tikai tā, ka mēs vienkārši esam tikai ņēmēji, bet mēs esam arī devēji, kas arī pelna ārzemēs. Tas ir mūsu eksporta produkts, LVM Geo. Inovācijas tehnoloģijās ir viens no Latvijas valsts meža stratēģijas 4 pīlāriem, kas parāda uzņēmuma darbības virzienu līdz 2030. gadam. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Artūrs Renholds, TV9 Pakalni.